Pašmāju smagās mūzikas un dzīvās vēstures festivāls Zobens un Lemes šogad svin savu 10 gadu jubileju. Bauska 6. līdz 8. jūnijas. Biļetes Ticketshop LV. Šajā metālkāsta epizodē man bija tas gods, ka jābrauc, jāsarunā, lai galvenais bīskaps piekristu, dotu atļauju tomēr spēlēt. Noslēpu ķēdes zem kreklā, gredzenus arī neuzliku un aizbraucu. Un tad krista, davai paņemām zāģi līdzi, un amizantākais visā tajā ir aizbraukt uz to vecisīdnieku ciematu, ierakt 4 krustus ezera krastā katoļu, un tā arī viņus atstāt, un aizbraukt projām. Jēzus Marija, kur vēl labāk izskatījāties. Nenoliekšu, apmēram šitā arī notiek tā visa lieta. Sveiciens visiem, laipni lūgti metālkastā, iespējams viena no spontānākajām, ja ne pati spontānākā sērija podkasta vēsturē, bet ja ir kāds cilvēks, kurš ļauj tādas lietas darīt bez spriedzes un satraukuma, vismaz manā pusē, tad tas noteikti ir šīs dienas viesis jau 3. reizi pie mums brīvprātīgi piespiedu kārtā atgriežas Ingars jeb Sovaļņīgs. Sveiks! Vasali visi! Īstenībā jāsanāk, ka pirmo reizi arī sanāk tu viesojies video formātā, un šodien tas iet ļoti tematiski kopā arī ar sērijas apspriežamajām lietām, jo parunāsim par grupas Sovaļņīgs videogrāfiju, bet varbūt sākumā tīri iesildoties tev jautājums tīri kā mūzikas fanam vienkārši, ko tev pašam vispār nozīmē tā kā mūzikas videoklips, cik tas ir svarīgi, cik tas ir vajadzīgs, kāpēc tas vispār ir vajadzīgs un vai tas ir svarīgi? Jā, klipi tas ir forši no vienas puses. Klipi tas ir forši, pie tam, manuprāt, ka ņemot vērā, kā agrāk bija tas pats MTV vai vēl kaut ko, kas grieza, un kam bija ļoti liela nozīme mūzikas, padarīšanā par slavenu, tad bija ļoti nozīmīgi tie klipi. Attiecībā uz mūsdienām, protams, atkal, manuprāt, viss ir samazinājies tā nozīme no tā viedokļa, ka ir vienkārši ļoti daudz, un sanāk, ka tikai tā, ka tu vari cerēt, ka netīšām kāds tevi pamana, un, protams, tu tā kā katrs muzikants, manā uzturēs, es tā darbotos, tā kā es darbojos uz savu kaut kādu fanu loku, ja man izdodas viņu paplašināt labi, un ir cerība, ka varbūt nesamazināt viņu. Attiecībā par tā saucamo messageu, kad es skatos sev tīkamos 80. 90. gadu klipus, tad tur bieži vien nebija messagi. Bija vienkārši skaists angārs. Man arī laikam joprojām ir tāds gandrīz sapnis tieši angārā kaut kur nofilmēties, jo man ir, tas tā būtu forši jau uz kaut kādiem tur pakāpieniem un visu tādu klasiski, kur ir tikai gaismas un viss atkarīgs no kameras. Protams, tur pirms tam atkal 80. vidū un sākumā, manuprāt, tur pat bija ļoti daudz messagi, jo tie klipi bieži vien sākās ar ļoti lieliem un gariem ievadiem. Piemēram, tur atcerēsimies Twisted Sister klipus, kur notiek skandāli ar visreālāk, ka patevu, ne tevu, un tad tikai nāk atriebība tā mūzikas skaņdarba izpildīšanā, vai atkal tur pelnrušķītes stāsti, kā tur Cinderellē vai vēl kaut ko, kur iznāk no plakāta džeki tur sarunā un aizved to nabaga meitenīti uz koncertu priekšējās rindās un pat izvalku skatojas. Tādi skaisti, romantika vienkārši tu skaties un sapņo, ka tā varētu būt ar mani. Un tad mūsdienās, es saprotu, ka es neesmu to apguvis un es tiešām ar tehnoloģijām nedraudzējos, tāpēc man ir grūti spīries, bet es redzu, ka
Tagad filmē ar visu, ar ko var. Jā, ja pēdējais, ko es laikam trāpījos, bija Gomesa, manuprāt, vai vēl kaut ko, tad man liekas bija sajūta, ka viņa laikam tā kā ar savu telefonu, tā kā selfiju visu laiku staigāja un dziedāja. Nu, vismaz pusdiesmais izturēja tur. Un tad tagad filmē ar visu. Un, jā, ja tur kaut kāds knifs parādās, ko tu vari ievīt vai izdomāt, kas var pēkšņi pievērst publikas uzmanību, ja tas izdodas, ir ok. Metālisti joprojām, kas man patīk, bieži vien, jā, ja neizdomā kaut kādu šausmu stāstus vai vēl kaut ko, tad viņi vienkārši skaisti kratās. Un tad atkarībā no tā kamera vai nu tur zipšņo, ļoti ātri maina tos kadrus līdz sliktumam, kā tur troboskops vai atkal pievelk pa laikam klāt tur gitāras, ladas vai vēl kaut ko, kad atkal kaut kādu super sīkumu atrod. Un katrā gadījumā tad, kad sanāk laiks, ir forši skatīties ar klipu. Vienalga pat, ja tas ir varbūt tur, kā saka, koncerts, savu veida klips vai klips, tad jā, tad vienalga pat, ja es saku, ja tas nav domāts kā message kaut kāds, tad katrā gadījumā tas iespējams bieži vien paspilgtina to mūzikas sajūtu, un ka es varbūt gribēšu to grupu vai nu padziļināt, izpētīt vai kaut kādu albumu, kā pēdējo piemēru es minēšu, protams, tas nav klubs, bet atkal koncerts, jo, kā es saku, iespējams, es dzīvē nekad neklausītos grupu All for Metal, bet redzot, kā viņi koncertā uzvedās, es sapratu, ka es labprāt, ka iespējams paskatīšos pompozos viņu klipus kādus dažus vai vēl kaut ko. Jā, tas nozīmē, ka dažreiz tas atstāja iespaidu, un jo vairāk līdzekļus var atļauties uz klipu, jo, protams, vismaz 60-70% tas arī nostrādās, ka tas skatītājiem radīs interesi. Bet nevienmēr dārgs klips atmaksājas. Es esmu pats absolūti liecinieks tam, lai neteiktu, ka tādas viduvēji sāpīgas pieredzes liecinieks. Un, jā, bet katrā gadījumā klipi ir forši, bet mūsdienās visa kā ir tik daudz, ka jā, ka ir grūti visu paspēt. Un tad man liekas, es redzu, es esmu kaut kādos pāris grupu fanu, tā kā tajās grupiņās ielīdis, un tad es saprotu, ja viņi fano par līdzīga, teiksim, kā Katatoni un par līdzīgām grupām, tad it kā tu puslīdz vari paspēt izsekot, nu, kas tur iznāk katram jauns vai kaut kas tur parādās un vēl kaut ko. Nu, plus tagad arī daudz ko ir varbūt, nezinu, sabojājuši vai izmainījuši arī tie lirikas video vai dziesmas teksta video, jā, kas atkal ir kaut kas interesants, jā, jo no vienas puses tas varbūt absolūti banāls, kur rāda tikai teksts izlūn, un ir tāds, kur ar efektiem viņš lien ārā un apakšā tur kaut kas virpuļo, un principā tāda diskutabla sajūta starp klipu un dziesmas teksta video un īstu video, jā, kur cits pateiks, jā, bet jūs taču redzat, kādus es tur efektus ievietoju, ka tur vienreiz tas izlien no sarkanās puses, no kreisās puses, vienreiz no labās, un vienreiz viņš izlien baltā krāsā, otrais sarkanā, un principā tā ir māksla, un tas teksts ir tā vizualizācija pa virsu, un principā es gribu šo piedāvāt uz gada labāko video. Un tu nezini, mūsdienās ņemot vērā, ka tu jebkuru, es atvainojos, kaku vari piedāvāt kā mākslu, tad arī, sanāk, ka žūri oficiāli pat nedrīkstētu iebilst, jā, ka, teiksim, ja tas autors uzskata, ka tas, ko viņš ir saražojis, ir māksla, ir videoklips, tad viņš ir jāpieņem. Jā. Tā vispār interesanta diskusija par tiem klipiem kā tādiem, ir īpaši mūsdienās jauni. Es noteikti neesmu kvalificēts tur baigi kaut ko runāt, kas laikam ir vispār iemesls, kāpēc šai tēmai par pārsteigumu vispār mūsu komunikācijas laikā kaut kā nav sanācis pieskarties. Īpaši par taviem klipiem runājot, tāpēc es biju pārsteigts, ieraugot tomēr tajā Wikipēdijas sadaļā tādu priekšpašmā grupas, manuprāt, iespaidīgu sarakstu ar mūzikas videoklipu. Šito te, sarakstu, jā. Tāpēc likās diezgan vērtīgi tomēr parakties tajās visās atmiņās arī un vispār apspriest to pieredzi. Un tad, jā, varēsim varbūt tad arī tikt līdz tam
tevis pieminētām jau sāpīgajam gadījumam, ja gribēsi to atklāt. Bet varbūt, ka mēģināsim iziet tad tam visam kaut kā chronoloģiski cauri un sāksim tad ar 2010. gada iespējams tavu popsīgāko gabalu visi vieji. Un tad varbūt vienkārši tīri tā atmiņu ceļojumā var arī padalīties, kā vispār tur radās tā doma, ka jā, es arī gribu izdot to videoklipu un kā tas viss vispār izveidojas tavā galvā un reāli nonāk līdz kaut kādam reālam gala rezultātam. Attiecībā uz visi vieji tā situācija ir pavisam tāda atkal vienkārša un gandrīz vai banāla no tā viedokļa, ka tātad, kā jau es minēju, manā uztverē klipi tā kā pieprasa naudu. Un tur bija vienkārši maksimāli visi iespējamie veiksmes stāsti, kas varēja vien notikt, jo es satiku cilvēku, ja tas cilvēks, nezinu, atrada mani, kurš pateica, ka šī dziesma ir vienkārši bomba un ka varbūt viņa pat būtu pelnījusi klipu. Un es teicu, tas būtu forši, bet man nav ne sponsori, neko izņemot, ja tu pats vari kļūt par sponsoru un visu to nosponsorēt. Un tas cilvēks bija tik laipnis, ka viņš piekrita. Un viņš atrada, principā, tādu kā klipa režisoru, operatoru. Un tad mēs vienkārši viņi izdomāja, ka tas varētu viss būt kaut kādā veidā saistīts ar baznīcu. Un tad mēs vienreiz braucām pa Latgales baznīcām. Es arī, daudz no viņām nekad nebiju redzējis. Un tad sanāk, ka mēs aizbraucām jau, laikam, pušā atradām, ne pušā, bet pildā atradām vienu foršu koka baznīcu. Un turpat tā pieskatītāja ielaida iekšā un atļāva man patriņškināt arī uz ērģelītēm tām. Tā bija tāds ļoti saviļņojošs moments, jo es vienmēr, man ir tā, ka gribējis izmantot kaut kādas ērģeļu skaņas, tāpat kā man patīk stīgu instrumenti, teiksim, čels, ka es gribu, lai viņš būtu dziesmās, tāpat es gribu, lai būtu dziesmās arī ērģeles iespējams kaut kur. Un, un tad man bija tā iespēja paspēlēt, tas man baigo saviļņojumu radīja. Tad mēs braukājām, un tad mēs tā kā trāpījām uz vienu no šīm te mazajām koka baznīcām, kur mums izdevās laikam sarunāt un tā kā tik tiekšā apskatīties un pateica, jā, šī ir tā, kur mēs tā kā varētu filmēt. Un, un tad sākās tas visu laiku saskaņošana. Man bija tas gods, ka jābrauc, jāsarunā, lai tā kā tas Aglonas galvenais bīskaps tā kā piekristu, dotu atļauju tomēr, jā, tā kā spēlēt. Vai kā tas vispār notiek? Kā ar baznīcu var sarunāt, filmēt? Varbūt ne Black Metal video, bet smagāt mūzika. Jā, es tā arī darīju. Es paņēmu savu pirmo albumu, noslēpu ķēdes zem krekla, gredzenus arī neuzliku un aizbraucu pie aglonieša uz Aglonu. Kaut kā man izdevās sarunāt tikšanos ar viņu. Es tiku ieaicināts pie viņa kabinetā un mēs sākām runāt. Un es stāstīju, ka latgaliešu mūzikas un kultūras popularizēšanai būtu ļoti interesanti, ka mums ir tāda skaista, maiga dziesmā visi vieji, kur ļoti derētu kaut kāds šis skats baznīcā. Un, parādīju viņam albumu, pat uzdāvināju, protams, stāstīju, ka tur viss ir skaisti, maigi, popsīgi un tā tālāk. Kas principā arī ir patiesībā, jā, jo par to pirmo albumu vienmēr tur visi cilvēki ir laudzuši šķēpus, jā, viens saka, ka tur atbilst kaut kas rokam, cits saka, ka tur nekā nav no roka un tam līdzīgi, bet, jā, un viņš piekrita, viņš manā klātbūtnē piezvanīja tai pieskatītājai un pateica, ok, kad viņi zvanīs, tad viņi var darboties. Un es pilnīgi, jā, tad ar tādu pat staru piezvanīju tiem džekiem uz Rīgu, un es saku, jā, runājam tik datumus un braucam kaut kad. Un tā kā neko citu nevarējām sarunāt, tā visa problēma lielākā jau bija tas, ka tas bija rudens. Mēs atradām 1. 2. oktobri tikai, un jā,
tad tika noīrētas, piemēram, lielās gaismas no LNT, un turpat uz sitiena tā kā nevar pateikt, bet tās baznīcā gaismas, kad ir tā klipā, tas viss ir no ārpuses. Tā nav vienkārši šaulas gaisma, tie ir reālie. Tad tika atvesti tie ģenerators lielais, un tad tie lielie prožektori tika pacelti tajā baznīcas loga augstumā, lai spīdētu tā kā no augšas, lai viņi ietu. Lai mēs tur viss būtu normāli, tika atvesta tolete, tika sarunāta nakts mājas, kur mēs paliekam, jo tā filmēšana bija domāta tā kā uz 2 dienām. Un vienvārds sakot, jā. Nu, kā amizantākie skati, protams, ne skati, bet tā informācija jau ir tā, ka 50% no tiem cilvēkiem, kas darbojās, tas bija vienkārši tāds draugu pulciņš salasīts, un viņiem tā bija totāli kaut kāda pirmā pieredze visā šajās lietās. Tur varbūt, nezinu, gaismotājs laikam reāli bija no LNT vai kaut ko, kurš tā kā baigi visu saprata. Visiem pārējiem bija nojausma tā kā kaut kāda. Un tieši tas arī no vienas puses to visu klipu tādu, nu viņš sanāca tāds kā sanāca, protams, viņš sanāca labs priekš pirmās reizes ir ok, bet ņemot vērā, ka tur grūti teikt, tur tika piefilmēti 6 vai 9 stundas materiāla, un principā mēs knapi salasījām 3,5 minūtēm, jā, jo nu, par ko visvairāk visi bija nikni, protams, par manām 2 augstuma pumpām, kuras, ja tur apstādina, tad var, protams, viņas tur ir, nezinu, visādi filtrētas, pulētas un tā tālāk, kas sabojāja visus kopskatus, ne kopskatus, bet tūplānus, ģitāras sarūšējušās skrūves, kas tur solo filmēšanas visas pēc tam sanāk, nu, tā kā, jā, sabojāja. Nu, tad bieži vien superkadri tika sabojāti, jo neviens jau tur nefiksēja, kas notiek. Pēc tam tikai pamana, ka tur aizkadrā kaut kur tālumā kaut kas sēž, kaut ko sarunājas un gaida, kad viņi tik pasaukti vai vēl kaut ko, jā. Un bija augsti, tur kaut kas kaut ko malkoja un tādi kadri. Nu, vienvārds sakot, nu, tas viss pieredzēja pirmai vienkārši tā kā super lieta, bet, nu, vienkārši 95% no filmētā materiāla pa pieskari, tāpēc arī parādījās kaut kāds mistiskas izskaptis ar gaismiņām, lai kaut ko aizpildītu, jo tas kaut kas tika filmēts ar domu, ka tāpat kaut kur ierēkšanai beigās tas tika pat ielīdz klipā, jo vienkārši, nu, jā, bet bija forši. Tā bija pieredze, bija ļoti augsti, tiešām visi staigāja pufaikās, tāpēc tā meitene, kas tur ar mani ap kuru es gramstos, protams, viņa arī bija pārsalusi tur un tam līdzīgi, bet, nu, tas viss bija skaisti, tā krišana, iešana ceļos un runāšana ar vietējiem, kuriem, protams, es kā lops apsolīju, ka es atbraukšu ciemos pēc klipa iznākšanas un kaut ko tur viņiem parādīšu un laikam es tikai vienreiz esmu garām tai baznīcai vēl pabraucu un neesmu vairāk bijis, protams, jā. Un vēl ar šo klipu bija tas, ka principā paralēli skaidrs redzot to visu, man gribējās paralēli arī maksimāli kaut ko otru tādot. Un ja tas būtu vismaz pēc pāris gadi taisīts, mēs noteikti tā arī būtu izdarījuši. Mēs būtu nākamajā dienā safilmējuši vēl vienu. Es tieši gribēju tai Atrašu tevi, kas bija albuma pēdējā dziesma, arī ļoti īsos 3 minūtēm, absolūti mierīga, un es gribēju viņai vienkārši ar dabas skatiem, un mūsdienās mēs to būtu arī izdarījuši par to domu, ka tas būtu savu veidu lirikas video vai vēl kaut ko, jo es tajā oktobrī līdz ceļiem bridu ūdenī, tur pa ezeru staigāju, laivu stumdīju, tur visādus kadrus vēl mēģinājām, bet nezinu, jā, galu galā. Režisors tā kā visu izbrāķie, ka viņš pateica, ka tur tā kā neko nevar labu salasīt, bet, nu, es tā neuzskatu, es uzskatu, ka vienalga varēja, bet, nu, tajā laikā atkal vēl likās tā kā, nu, savu veidu tā kā kvalitāti gribētos, jā, jo tomēr tas laiks ir latviešu video kanāli, kas ņem video klipus rādīt un viss, un tad, nu, visi kaut ko cenšās, un šeit bija, lūk, tā, ka jā, tie izdevumi un viss pārējais, tas, protams, ir šausmīga lieta, bet, nu, paldies Andrim, jā, kurš visu tur organizē, visu apmaksā
un visu, jā, teiksim, un tie džeķi, kas palīdzēja Ingus amatnieks, jā, kas filmē, un tās mūsu pirmās iepazīšanās un saucamie burziņi, jā, kad saproti, ka patīk, ja esam puslīdz uz viena viļņa, tikai nezinām, kā to realizēt. Lūk, tā. Un pēc paša klipa jau iznākšanas vēl notika kaut kāda komunikācija ar Aglonas pārstāvi. Tu dabūji kaut kādas atsauksmes par to? Nebija tā, ka viņš tur šausmās galvu ķert, tā kā ko? Laikam nē, es arī neko viņam, manuprāt, nepaziņoju, jā, un es tā kā izlikos, ka viss ir normāli, jā, un ar to vadītāju, laikam mēs pieskatītāju vienkārši sazvanījāmies, jā, vai pateicām, ka ir viss, un ka var paskatīties tur un tur, bet tā nezināju, jā, tur viņi skaties vai ne, un klips tikai izlaists, jā, un pārējais jau tur komentos ir lasāms, tad tur ir 50 pārmetumi vai 100 un kādi 5 pozitīvas atsauksmes, bet tas normāli, manuprāt, tas, nezinu, vai tas tikai Latvijai raksturīgs vai kaut ko, bet principā arī es piedaru pie tiem sākumā noliekam, bet paši, ja nav ko citu skatīties, tad skatāmies un fanojam un atbalstam un tā tālāk. Jā, priekš pirmās reizes tā pieredze izklausās vispār vērtīga kā tāda, lai saprastu, kas un kā strādā, ko darīt, ko nedarīt, varbūt nākotnē. Un tad jums viņu sanāca vispār tā kā palaist arī pa kaut kādiem plašākiem kanāliem, kā tu saki? Jā, viņu paņēma tas muzikas kanāls, manuprāt, kas tur bija platformā LV arī, kā viņam tas saucās, jā, platforma vai kanāls. Vienvārds sakot, viņš tā kā jā, jo pēc ilgiem laikiem tas bija atkal tāds, manuprāt, pirmais atkal klips. Nebija pirmais, noteikti vēl jau bija bez spējām, bet katrā gadījumā tas bija arī tā, tāds normāli filmēts, un pat ja tur mesiķis nesanāca, tad katrā gadījumā vairāki kadri ir pietiekami skaisti, kaut vai tā ledus zīmēšana, ko izdomāja, jā, un viss tā, ka, un arī, principā, lai vai kā tas ir skatītākais klips no manējiem. Manuprāt, ap 70,000, tā jau es esmu tur absolūti undergroundā ar visu pārējo. Jā, tad, principā, varam varbūt virzīties tālāk, un tīri uz to sarakstu skatoties, man šis bija lielākais pārsteigums, laikam, no tāda viedokļa tīri, ka dziesmā vasorošanai, es nemāku šo te vārdu pat izrunāt, bet, jā, man likās toreiz, kad pirms kaut kāda gada vai kā viņa tur iemeti Spotify, es tā kā sapratu, ka tā ir veca, varbūt neizlaista dziesma, bet man nebija nejausmas, ka viņa jau reāli ir kaut kur iepriekš parādījusies un redz, ka pat videoklips ir, bet laikam jautājums ir tāds, kā viņa tur senāk klips izlaista 10. gadā, kā tā sagadījās, ka tā dziesma nenokļuva tā kā arī albumā iekļauta? Viņa nenokļuva tāpēc, jā, ka 2006. gadā, jeb 6. gada beigas, 7. gada sākums, 6. gada beigas, kad iznāca bez PVN albums, pirms Worda viņa bija iekļauta bez PVN albumā, jo tie džeķi uzaicināja mani, izdomāja, ka es varētu piedalīties viņu albumā ar kādu savu dziesmu, un man bija 2 varianti, vai Kristi Krista vai Vasorošana. Un tā mēs iespēlējām tajā albumā Vasorošanu bez PVN-am, un tāpēc, jā, principā es viņu vairs neko nedarīju, bet man vienmēr likās, ka es viņu tā kā būtu savādāk varbūt, bet patiesībā nekas tur tāds laikam savādāk arī nesanāca, bet man vienmēr jāvēl kaut kā gribējās katrā gadījumā, jo viņa te ir tā skolotāju pasākuma Vasorošana, kur skolotāji par latgaliešu valodu runā, tā nometnes himna, un kā arī parasti man viņu prasīja spēlēt, tā kā kaut kādos pasākumos, jo, protams, viņa tāda kā vismierīgākā, un līdz ar to, jā, man arī gribēs savu variantu ierakstīt. Un atkal nezinu, jā, es, protams, tā kā biju domājis rokīgāku, bet sanāca kā parasti popsīgāks, un tad, jā, nezinu, jā, kad tur tie džeķi atkal runāja, kam varētu klipu, te viņi padomāja, jā, ka šim varētu klipu, un ka varbūt kādā priekšvēlēšanu kampaņā arī izmantot varbūt. Vienvārds sakot. Tā kā atkal tika sarunāti cilvēki, tika pat ievadu vārdi sarunāti, ierakstīti. Pēc tam saņēmu tos jautājumus no tiem cilvēkiem, kurus es biju sameklējis ierunāt, tur kaut kādus ievadu vārdus, kaut ko.
Viņi prasīja, vai tas kādreiz tiks publicēts, un es saku, nu izskatās, ka laikam nē. Un jā, nu, te jau atkal, kā lai saka, jā, laikam pat es par šito biju piemērs, te arī, nu, manuprāt, kopsumā sanāca tie lielie izdevumi, rekurti mēs esam zem Stokmana, tajās pārējās Rīgā. Un jā, te, kamēr es atceros no amizantākajiem gadījumiem ir šis, kā tas mazais puika, blondais, jā, kuru nerāda pašlaik. Nu, šitas ir labs skats, es tā kā ar policistu un tādu saskrienos, jā, Džeksi. Šitas mazais blondais puika, viņš man pagājuši gadu pienāca vienā koncertā klāt Rīgā un prasiet, tu mani atceries, es saku, ko es varu atcerēties? Es saku, es esmu tas mazais blondais no klipa, es saku, Jēzus Marija, ja? Domāju, tagad viņam jau sanāk, cik tur 18, 19 gadi. Vienkārši fenomenāli, ja? Un viss, un tādu atrada latviešu iemiesumu. Un šeit, jā, gāja, tas saprot uz tādām, jā, kaut kādām cilvēciskām vērtībām vienkārši rādīt. Un tā kā mana attīrīšanās redzies, tās reizes ķēdes rauju, gredzenus metu projām, tēloju te foršo. Nu, par laimi viņi vismaz ķēdes man sapirka visas šitās te, nu, neīstā sudraba, savādāk sudraba es tā nelidinātu tur upē un vēl nezinu, kur. Tā ka, jā. Un jā, tur kaut kur sprukts garām pagāja, bet, jā, ar to man tajā brīdī neizdevās, nu, hoķejas sprukts neizdevās pasveicināties. Un šitā mēs braucām, jā, pie jūras, tur atkal hoķejas dārziņš peldējās pa pliko pirtī, vienvārds sakot, jā, hoķejas tajā dienā tur bija apkārt. Un to vakarā filmējām, nu, te visi tā baigi sirsnīgi, jā, tur apraudājās un, zin, tā šķiršanās arī tāda ir pilnīgi, kamēr filmējas tāda ģimeniska sajūta gandrīz tādās ar tiem cilvēkiem, kas tur uz vietas tika lūgtas onkulis atrast to puiku tur atveda un vēl tur to meiteni tā, ka jā. Bet, nu, galu galā sanāk, viņu tur nekādās vēlēšanās nekur nepalaida, nekādās tur kampaņās vēl kaut ko te viņš sanāca, tā ka vienkārši forši skaisti uzfilmēts un manuprāt, ka viņam arī ir normāli skatījumi. Es tur neesmu, protams, skaties, bet varbūt arī nav daudz skatījumu. Bet katrā gadījumā šitas ir tāds normāls. Nu, mierīgs, jā, redzot, ja tā reāli paskatāmies, tad šitie ir pilnīgi no tā viedokļa, kas pēc gadi 3-4 neasociētos, teiksim, no ar Sovaļņīku, jā, jo tie ir tā kā savas publikas neizmeklēšana, bet vienkārši, jā, paplašināšana uz tā pamata, ka roks vienalga laikā, bet viņš vienmēr būs tādā pabērna lomā. Un kā tur īsti sanāk, tad, nu, piemēram, tu saki, jūs filmējat tur zem Stokmana vai kur tur, un kā īsti sanāk saskaņošana ar tādām lietām? Tur arī kaut kas ir pirms tam jābīda, tur kaut kādas atļaujas vai kā tur tās lietas notiek? Jā, laikam tur arī bija, tur, manuprāt, bija mums tāda menedžeri, jā, kas tad sazvanījās un pārprasīja, vai var vai vēl kaut ko, jo es arī atceros, ka tāpat kādreiz, kad ar Boro filmējām Stokmanā pazemes stāvvietā arī, jā, tad dienā tur vairāki klipi tika filmēti un skaidrs, ka, nu, tā stāvvieta, jā, tika saskaņota, brīdināta un tam līdzīgi. Vai tur kaut ko vajadzēja maksāt? Nezinu, nav jausma, kā parasti par tām, jā, jo es tiešām tajā laikā paļāvos uz to puišu, kas šitā ņēmās un nezinu, kā viņi tur norēķinājās, ar ko norēķinājās, bet viņu tas atbalsts man, ka vienkārši Ingari forša dziesma un par ko, bet ne. Varbūt viņiem bija kaut kādi tālējošāki mērķi, ka viņi man izvirzīs kādreiz uz ārzemēm vai pārdos orgānus manus, man grūti pateikt, jā, bet katrā gadījumā, nu, viņu atbalsts, jā, ir vienkārši neatsverams, jo es saku, nu, manuprāt, tajā laikā visi šie klipi tur minimums parasti kaut kādi no 3 līdz 7 štukām latu, es domāju, jā, tas bija standartā, kas maksāja, manuprāt. Un tas bija īstais policists, ar kuru jūs tur saskrējāties, vai? Viņš strādāja apsardzē, jā, viņš bija, nu, no mūsu grupas sarunāts, jā, un viņš arī tieši pateica, jā, tā viņi sarunāja, ka, nu, viņš neapvainosies, ka es ietriekšos viņā, man bija speciāli tāds sižets jāstaisa, jāietriecas viņā un vēl kaut ko.
Un viņu es arī pēc pāris gadi satikām, mēs rēcām par to momentu, ka viņš arī parasti rāda, ka parasti jau viņš kādam iezveļa šeit ir viena no retājām dzīves situācijām, ka viņu tā kā pagrūš, un viņš tur stāstīja, ka laikam, ka draugiem ir radījis, ka lūk, te jums ir tā unikālā situācija redzēt, kā man iebilš kāds pa plecu, jā, un aiziet nesodīts. Jā. Nu, ok, nu jā, pēc tādiem iesildošākiem, varbūt maigākiem klipiem, tad lietas jau kļūst drusku nopietnākas, un nākamais, manuprāt, ir tāds interesantākais pavisam noteikti klips tavā videogrāfijā, kurš pirmā reizē skatoties rada ļoti daudz jautājumus. Dziesma Nekas nav najaušs, jau sanāk no otra albuma, un šeit, jā, te ir, es nezinu, no sākuma viņš patiesībā rada tādu ļoti nērtu sajūtu, tādā, labā nozīmē, ja tas tā var teikt, tīri sevi iedomājoties, varbūt tādā situācijā vienkārši kaut kā švaki paliek drusku. Tāpēc, nezinu, vairāk laikam interesē tas stāsts, ja tur tāds apakšā ir un tā domājas tā visa, no kā tu bēc, kāpēc tu bēc un tādas lietas. Jā, ir tā lieta, jā, tur kādreiz pēc tam režisors tur visādi mēģināja rakstīt, jā, ka tur tā Latgales cīņa ar pārējo Latviju par to, ka mūs neatbalsta, teiksim, jā, un tam līdzīgi tādā pabērna lomā, tā kā pārspīlēta tā cīņa tiek rādīta, un tur grūti teikt, es to, jā, te vienkārši viņi izdomāja, un es saku, viņš tepat grūti iedomāties, bet, manuprāt, es saku, tas ir, ja man tur nemānīja un nemeloja un tam līdzīgi, reāli tas, cik šeit ir ielikts, tas ir viens no visu laiku, laikam, dārgākajām latviešu klipiem. Vat šis ir tāds creepy moments, tā kā, nērtu sajūtu uzmet. Jā, bet, vienkārši cik ideāli, ir sataisīts viss, jā, tā kurpītes noliekšanās un viss pārējais un grims un automātu to tur atrada un vienalga, ok, tas viss ir tā kā, tur kā komentos rakstiet, tas tāds principā, jā, normāls Krievu bojevika tāds kā, jā, kas atgādina visu šito te, bet, jā, atkal pieredzēja, es pat nezinu, jā, jo viņi kaut ko domāja, varbūt kaut kur bija domāts, kā pareklamēt varbūt tos cilvēkus, kas filmē vēlreiz, vai tam līdzīgi, vai to, kaut kādu, jā, kā pašreklāmu arī un tam līdzīgi, jo tā dziesma redzi ir tā, ka pastiepta garāka un tur miksēt un viss pārējais un tam līdzīgi, tāpēc man ir grūti teikt. Man piedāvāja, ka nofilmēs, un, jā, no tā viedokļa es atkal biju starā. Es biju starā. Es nevaru pateikt, jā, man bija problēmas ar kāju. Lielas problēmas jau ar kāju, jo es kliboju. Filmēts ir VF teritorija. Reāli -16 līdz -20 laikam bija. Bija nenormāli augsts, teiksim, tajā dienā. Un tāpēc es tur, kad gāju pa to, tvaiks no mutes, jā, kā saka, var redzēt, ka nāk. Un arī šeit visa tā telpa, te visur viss ir augsts. Tas šedevrālākais, Jēzus Marija, jā, kur vēl labāk izskatījā, teiksim, visas dāmas, kas sarunātas tur no kaut kādiem darba vietām, kuras tur piekrīt. Tā kā es reikini pagājis Mercedes džipā, tā kā dabūju pabraukāt pie stūres un vienkārši pat nevar iedomāties, jā, no tā efekta, kāpēc es piekritu vien, ka tu saproti, ka tev ir tik daudz momentu visa kā laba un satikt skaistas sievietes, pafilēties un skriet un atkal. Kaut gan šeit nevarēja pateikt, ka es baigi klibotu, jo heidi, bet vienmēr sakot kaut kā, jā, tas. Un, uz kameru jau var pastrādāt, zin kā, kad filmē. Jā, tas ir arī ir variants. Un kas bija foršākais, tā atkal neatsveramā pieredze, tad es zinu, ka ja mani atmiņa neviļ, tad operators, kas pie reizes arī, protams, visu, ko skaidro un darboja, visas šīs personas izraisīja jautājumus attiecībā par Latgali un pārējo Latviju.
vienvārds sakot, tas Džeks esot strādājis, viņš bija lietuvietis, un viņš ir strādājis ar Nikitu Mihalkovu, ar to superslaveno krievu režisoru kādreiz. Un jā, tas viņa stāsts, kā viņš pats rāda, kā viņš man šito visu cauri rādīja, kā man jātēlo, un tad tas bija reāli, tu saproti, ka tu filmējies kā filmā. Kad es arī padomāju, ka es varētu būt arī normāls aktieris, ja reāli, jo viņš visu izrāda, tā, tad tu darīsi tā, tu kustēsies šeit tā, tad mēs ejam vienkārši visu cauri, un tad filmējam vienkārši, zin tā sajūta, tu, mazāk Holivuda vienkārši, ja, tu tā kā jūties, reāli bojeviks pie tam te kaut kas, un tāpat brīdī man, kad es filmēju, man gandrīz pilnīgi bija pie kājas, un arī laikam pat tagad, varbūt kāds tur tas message vai kaut kas, ka varbūt galvenais būtu bijis, lai tā dziesma visu laiku tur skanētu vai nezinu vai kaut kā, bet tā feature, jā, man ļoti patīk, ka ir labi safilmēts, skaisti, manā uztverē kvalitatīvi, un tad jau runa ir par to, tur patīk vai nepatīk, bet džeki ir darbojušies, jā. Jā, tā visa web teritorija, tas augstums, tas bija, jā, visa šīs baiļu sajūtas, kas tomēr izrādās, jā, nav nemaz tik viegli notēlot tādā ziņā, ko es sapratu, kas mani diezgan pārsteidz, ka viena ir lieta, kad mājās sēžu, vai kaut ko nesaskumstu, vai ieslēdzas kaut kāds, nezinu, panikas lēkmu, vai kaut ko, ka tu vari būt bailīgs, vai skumjas, un tad man liekas, ja man vajadzēs filmēt, es iedomāšos to skumjo momentu, un tad draudāšu. Nekā tāda nav. Teiksim, jā, reāli, un tad, kad tev vajag notēlot, ka tas ir vēl, grūtāk nekā realitāte. Un šeit mani pa zemi vilka pa to augsto, labi, ka vienīgais, ko tur paspēju nolikt apakšā, bija šito te nolikām kartonā, tādu to, lapiņu nedaudz, lai man tā mugura neskaras pilnīgi uz tā betona grīdas, es tur būtu radikulītu dabūjis un visu ko pārējo, jā, kā saka, visam. Jā, šitie ir vienkārši, viņi rādīja visas savas prasmes, ko var filmēšanā, un katrā gadījumā tas Džeks, jā, pēc tam ir daudzos vairākos seriālos filmējis mašīnu skatus Rīgā, un šitādus te kaut kādus dažus skatus, ka tas ir, cik es saprotu, nācis par labu. Pie tam šim klipam reāli bija prezentācija, iedomājies, kinozālē Rīga. Tas ir Pārdaugavā, tur tālākais tās bibliotēkas, kā tas laikam Riga Plaza vai vēl kaut kas tajā, bija reāli noīrēta zāle ar reālu vadītāju, laikam Guntis Krastiņu, kurš stāstīja manu biografiju un visu, un tad bija oficiāla skatīšanās ar skatītājiem klipa, kuriem arī bija šoka moments, jo tur bija daži arī vecāka gada gājumi atnākuši, vai daži vienkārši garām ejot bija iegājuši, un tad tā šaušana un vispārējais, un pēc tā klipa tāds, zini, čiks, tā kā, tad sākas aplausi, tā kā, un furšets galds, un atkal otrreizēja skatīšanās un sarunā, un žurnālisti vienvārds sakot, jā, tā, ka tas bija reāli. Varēja slavu pabaudīt savu veidu. Nē, šis tiešām, jā, kā jau teicu, interesantākais varbūt tīri sižeta ziņā un arī no kvalitātes tiešām te jau pēc tāda bojevika ar visiem tiem skaņas efektiem un tiem leņķiem, visām tām lietām tiešām kruta uzfilmēts ir. Un forši, jā, ka tā dziesma arī ir tā kā pamiksēta brīžiem pielāgota kaut kādā veidā. Viņa neskan tā kā albumā, tas ir forši. Un tur ir kaut kāda tā kā metafora beigās tam Rembo, kurš tur visus apšauj un tevi arī tajā skaitā, vai tas ir brīvi, kas ir laikam, tas bija tas, jā, tas ir tas parastā cilvēka, cipa, varbūt, jā, tēls, ka pelēkais cilvēks, ja grib arī varbūt varonis, jā, apmēram, ka, jo man viens no kaut kur pagājušā gada patīkamākajiem bojevikiem laikam bija Grey Man, man liekas, ka pelēkais cilvēks, kas arī jau rāda ikdienā, tā ka ģimene dzīvo absolūti strādā tur par parasto, nezinu, kas viņš tur bija, veļas mašīnu remontētājs vai vēl kaut ko, un tad viņu izprovocē, un, protams, izrādās, ka viņš kādreiz ir bijis tur kaut kādā spēcdienestā vēl kaut ko, un tā sajūta, kad saproti, kad viņu rāda, ka viņš vienkārši tāds sēž tajā busiņā vēl kaut ko, un tur kaut kādi bandīti ālējas, tur visi tie zini jaunatne, viss. Un viņš viņus tā kā izprovocē un pats pie sevis tāds, apmēram, beidzot, es tagad
pabūšu savs, tāds kāds es esmu īsts, un visus, atdauza viņus tik skaisti, vēl kaut ko arī safilmēt. Un tas šeit apmēram tā domāju, kaut kā tas viss jāpabeidz, un vēl kaut ko, kāpēc, lai tas mazais tāds, kas hidnākais bija, viskautrīgākais, tur beigās stāvēja, paņēma un visus novāca un pieredzes arī mani. Jā, True Metalā bija ļoti daudz negāciju, vispār visur bija ļoti, pilnīgi viņš tikai jau tāpat, es tur nekad neesmu bijis, kā es saku, mīlēts vai vēl kaut ko, bet pēc šitā tur bija vienkārši vaiprāts, jā, tur močīja. Bet, kāpēc? Šis jau tā kā, pilnīgi tā kā atbilstoši gan mūzikai, gan arī kaut kādam dziesmas kontekstam. Jā, tur laikam bija vainīgs, jā, tur tas message, ko laikam režisors man lika ierakstīt vai vēl kaut ko, jā, par to kaut kādu tur atbrīvošanos, vēl kaut ko un par saistību ar Latgalu. Un viss pārējais tas bija tāds, jā, tā ka visiem likās baigais ausīm pievilks, un, protams, ka tie cēliņi atbilst pārējiem latviešiem, bet atbilst tur visiem citu tautību pārstāvjiem, un līdz ar to tur kaut kāda Latgales cīņu viņi tur nesaskatīja, bet varbūt tas arī bija reāli pievilks, jo tajā laikā, es saku, es tur tā darbojos, un vienkārši man patika, ka notiek, kā saka, jā, darbība, un tāpēc es riskēju, ja viņi izdomāja, ka varbūt jāpieraksta kaut kas tāds, es arī piekritu, jā, jo tajā laikā likās, ka tik arī kaut kādu rezonanci radīt, un katrā gadījumā izdevās rezonanci radīt, jā. Ok. Tad ejam tālāk, joprojām paliekam šajā te pašā albumā, bet dziesmā Aiz ezera balti bārzi. Šis laikam bija pirmais, ko es redzēju no tevis. Un arī diezgan amizanti, protams, redzēt tos visus skatus ar motorzāģi. Un vispār, kurā vietā tas ir filmēts, pie kāda ezera? Tas ir filmēts tepat Latgalē pie tā ezera, kura nosaukumu es nekad neatceros. Katrā gadījumā tas ir pie ķeramiķiem Ušpeļiem sākumā. Šitas ir tas ezers, kas atrodas no viņiem 4 kilometri attālumā, un tur ir tikai pareizticīgi un vecticībnieki, vai ne? Tur ir vecticībnieku laikam ciemats. Un kaut kāds, jā, tas ezers, jā, kā viņš saucās. Katru gadījumā, jā, tas ir pie tā ezera. Šeit vienkārši, jā, mēs atbraucām un domājam kaut kādus kadrus pie viņa pafilmēt, un tad nezinu, jā, pēkšņi operators un tas pats Aivars Ušpelis kaut kā te davājām uz mežiņu, paskatāmies kaut kādi koki, un tad Krista, jā, davai paņemām zāģi līdzi, un tad davai kaut kādus kadrus griežam, un tad padomā, mēs uz vietas sataisījām kaut kādus šito te vienalga platformiņu, redzi, uz kuras varēja griezties, jo tas ir kadrs, kur es griežos, tur nees ar kameru, bet mani tā kā griež. Un tur nenormāli, tur Aivars Ušpelis arī tik daudz palīdzību, viņš vienkārši atnāca nesautīgi, jo es saku, mēs atbraucām uz Cūcini, kaut kā likās tur vienkārši pastaigāt pa viņa teritoriju kaut ko pafilmēt, bet beigās sanāca, jā, ka neejam uz mežiņu, un tajā mežiņā, mēs te čiks. Šitie krusti atkal jau ir kaut kur, jā, kapos kaut kādos, braucām pa ceļam, tad vēl aizbraucām tālāk, kur ir tie nolaustie bērzi, tur tāda purvāna vieta ir dažus kilometrus uz priekšu. Tur ielīdām dažus kadrus, pabildējām. Nu jā, un tā doma bija jau vienkārši kaut ko spēlēt, kaut ko. Jā, redzēs, te uz platformas griežos, tā ka jā, kaut kā tur Aivars tur pie kājām guļ uz zemes un griež vadi, kamēr Māris jūs filmē, vienvārds sakot. Tas bija, jā, tas bija reāls ekspromts, un te jau atkal tas, foršākais, jeb amizantākais visā tajā ir aizbraukt uz to vecticībnieku ciematu, ierakt 4 krustus ezera krastā katoļu, un tā arī viņus atstāt, un aizbraukt projām. Vienkārši, jā, atkal tas. Un es tagad domāju, kas šie par bērniem, no kurienes viņi tika atrasti. Skonē vai kaut kas, jā, tika kaut kādi bērni. Bet kas viņus atveda kādā sakarā, kaut kādi 4 tika atvesti un viņi staigāja pa miglu.
kā dūmus dabūja arī, nezinu, laikam bija varbūt dūmašīna dabūt to šeit vismiglēnāk atceros, jo es saku, visvairāk patika tas rēciens, jā, par tiem krustiem tā ezera krastā, jā, un es tagad nezinu, vai es tad, protams, es nesadūšos. Kaut kas vēl teica, ka viņi pat nākamajā gadā stāvējuši laikam esot, jo tie vietējie tādā izmīzumā bija, ka viņi nevarēja saprast, vai tur tad tiešām kaut kādi tur suņi apglabāti apakšā, vai tur vēl kaut kas, ka viņi nav aiztikuši laikam viņus uzreiz. Un tas bija, jā, tāds foršs. Arī, manuprāt, jau uz rudeni vairāk vilka, nebija neko. Nu, šeit vēl plaškītis, jā, nav baigi izdilis, viņam ir šitie 8 gadi tikai vakenā pirtais, jā, frizūra pat skatos bija kaut kāda, nu jā, šitie ir super. Nu, man uz mēles gala stāv tas, jā, Horistes Čakvoja vai kā tas ezers, nu kaut kāds, jā, viņam bija tāds, čortē vai vēl kaut ko tāds nosaukums. Un šitas skats, jā, ļoti labi, tie ir tiešām, un šitā mēs ierakām viņus, netālu tur pat aizmugurē ir laikam kapliča vai baznīciņa, un citi kapi tur tie pareizīgi, un mēs ezera krastā šitā te ideāli vienkārši, jā, šis bija tāds vienkārši ekspromptum, un te tiešām, jā, manuprāt, es pat nekad neesmu līdz galam viņam neizsakāmu paldies pateicis, bet manuprāt, jā, ka Aivars Užpelis bija vienkārši bomba ar visām šavām šīm idejām, un darbu un palīdzību un uz vietas risināt, jo es saku, jo it kā es saprotu, tas jau rēķini 4. klips, un mēs it kā sapratām, ka jābūt visam pa sekundēm sarakstītām, bet neviens jau negrib, tas ir atsevišķi tā kā darbs, nu reāli režisors sev ir jāmeklē vai cilvēks, kas tā kā, nu, izdomā to sižetu pa sekundēm sarakstītu, ko katrs darīs, jā, jo parasti jau liekas, nu, safilmēs un kas saliks 5 sekundes to, 5 sekundes to un viss. Tāpat brīdī būsim taču atklāti, izrādās, ka tās 5 sekundes klipā, kas ir ļoti ilgs laiks, jā, ja nekas nenotiek. Izrādās, tur sekundē var pateikt, nezinu, 3, 4, 5 vārdus, un tāpēc man sanāk, nu kas tad tur dziesmas beigas, nu tur izstiepšu vēl sekundes 20, ar ko tu viņas izstiepsi, nav ko izstiept, vai nu tas viens motīvs jāatkārto, vai jāsāk jauns piedziedājums, jo izrādās, ka tu 5-10 sekundēs vari veselu pantu nodziedāt, un tas pats ar klipu tā vienmēr man likās, nu kas, paņemsi šeit kokus, pieliksi vēl kaut ko, nu, jā, tas oficiāli viss ir sarežģīti. Bet, nu jā, reāli tie skati gan dziesmas sākumā, gan beigās, nu, viņi tiešām ir ikoniski, bez mazliet tāda latgales metāla, nezinu, zīmoks kaut kāds, kad nu, uz plakātiem var mierīgi drukāt pie sienām likt tur. Tā kā, nu, tas jā, to tiešām, jā, to bildi. Pat tu, kad pateicies, tagad padomā, jā, būtu labi dabūt tādu vai kaut kā izgriezt kvalitatīvu to ar 4 krustiem un to, kur stāv ar muguru. Vāns būtu foršs plakāts, es viņu pats pieliktu mājās un fanotu par. Bet pat pagaid, nu reāli sanāk pilnīgi tā kā improvizēts, tie krusti nebija tā kā plānoti, tur nebija arī pirms tam. Nē, jā, vienkārši kaut kā taisīt, ka davai tad griezīsim bērzus, ko no bērziem, nu davai, ja jau Kristas attaisīsim krustus un viss, un tad, man liekas, tas atkal Aivars pateica, Klaud, tur davai kaut kur aizbrauksim, nu, kaut kā ieraksim viņus, un tur pie ezera varētu būt skati, un jā, aizbraucām, labs, tu paņēmām tā, zinu, ka bailīgs es biju diezgan, jā, rakt viņus tur tā kā kaut ko rakt, jo tur tā kā kaut kādi pāris vietēji izlīda, un tā kā, nu, tā kā tā, bet tad, labi, kas būs, kamēr nebļa rokam, un viss ātri safilmējām un sačkojām, jā, vēl tā domājām rakt ārā, pēc tam domājām, nē, atstāsim, lai jau ir katoļi pret vecticībniekiem. Okay. Vispār ienāca vēl viens tāds jautājums par pagājušo klipu, par tiem ieročiem. Tā kā, tur tā kā reāli ar salūtu munīciju kaut kādu šāva. Jā, tur kaut kāds, nezinu, 44. gada automāts tika pie kaut kāda džeka atrast vai vēl kaut ko ar kaut kādu munīciju un tur tā kā šāva ar to te, bet tad, kad laikam pa to mašīnu, tad gan laikam, man liekas, ka zīmē vai kaut kā tur tās skaņas, nezinu, dabūja un tās lūžas, nu tās gaismiņas vai vēl kaut ko, bet šeit ar automātu tā kā reāli puļie, jā.
Tāpēc arī teica, tur visi par to kadru visvairāk uztraucās, ka teica, ka tam Džekam Reikinī galdiņš, tā puķie kolba, tas bija pasūtīts vienā eksemplārā, jā, tad viņa apgāšana, tā galdiņa apgāšana, un visi šāvieni būs tikai vienu reizi, teiksim, tāpēc tam visam jāsanāk, un tas ideālais, es saku, ikoniskākais ir tā kurpītes noliekšanās, kad iet un tā kāja sašķiebjas un viss, un tas ir tā kā vajag palielināt tajos klipos pie bojiviķiem vai vēl kaut kur, vienkārši bomba. Un Džeks tā nogrimēts, mēs ar viņu šatad vēl joprojām arī ir vairākiem, mēs saka, tā vienalga viens otru sveicam dzimšanas dienās vēl kaut ko, un tiešām tas fantastiski notēloja manā uzturē. Ok, tad vēl 2 palikuši, tāda gadu skaitļos skatoties neliela pauze. Nē, vai kā tur sanāk 12. gadā šis Latgola? Jā, šī 12. jā. Kāds stāsts tur? Arī pat nav jausma, kāpēc izdomājām vai kaut ko. Iespējams, ka Edgars Blinovs bija iniciators. Vai es ar viņu kādreiz parunāju, viņš jau ir baigais malacis, arī uz daudz ko piekrīt, un atkal, tur ir tā sajūta, un Ineta Akpila Jugane scenāriju rakstīja, un te ir tā sajūta, ka viņi, tā kā reāli strādāja pie tā, jo te bija pa sekundēm, šitas izrādās, tā ir mana pirmā tāda reāla parādīšanās Ilzes kalna pagastā, un jo tika sarunāts Džeks, kuram laukiem es tagad tīrumiem garām braukāju, un tad es gāju no tā tālā tīruma, tiku filmēts, atkal bija pavasaris, diezgan augsti bija, un tad ir vairākas reizes, šis 2 reizes ir filmēts, protams, lai sagaidītu, kad pienenes ir, un otrais, kad pienenes laikam noziedēja, kad 2 reizes mēs braucām. Un te slavenie gailumi, keramiki, un te es esmu pat nogrimēts un viss, un neapšaubāmi, ka šitās laikam, lai vieglas mutis ir Pītera Gailuma rokas, un viņš jau to podu taisīja, jo, protams, pēc tam, devā arī man pamēģināt un visu ko šeit, bet, nenoliekšu, apmēram šitā arī notiek tā visa lieta. Tas bija drausmīgi reāli, jo man likās, kad viņš sataisīja, tad ir tu vienkārši tos pirkstus tā kā turi, un, visam jānotiek. Tu pat maigi gandrīz nepieskaroties, lai tā kā saglabātu formu, bet lai tu tēlotu, ka strādā vienkārši, ja. Un pa milimetram vienkārši, tur kaut kāds mazais pirkstiņš vai kaut ko tu milimetru, kāds ar pusmilimetru pieskaries, un viņš jau sāk mainīt formu, teiksim, un viss, un viņš sāka ļodzīties, man arī pirmo lika tā kā sabojāt, bet, tā sajūta bija šausmīga, ka es sapratu, ka es tā kā, lai cik es saprātīgi gribētu uzlabot, teiksim, jo viņš jau parādīja, šeit tu vari pavilkt, tad uz augšu vēl kaut ko, principā, karamba, nekas tur jau, laža viena sanāca. Tāpēc sapratu arī toreiz, kad to otro, kur es saglabāju, arī tas jau sāka uz beigām ļurkāties, jo es tā kā gribēdams vienalga ar pirkstu sanāk sačakarēt. Tas tomēr ir reāls treniņš, un tāpēc neviens, ne visi uzreiz tur, vai tam jābūt pieredzēji, vai nenormālam talantam no dabas. Lūk, redzīt, it kā pats taisa un viss, un vienalga, jau viņš ļurkājas, Šeit atkal Pēteris. Noteikti 100%, tur beigās viņš parādīja kaut kādus burtus, es pat savu vārdu vienalga, cik viņam jau pieredzējuši sanāk, svītriņas un kā manas. Un, varbūt šita laikam es rakstu, bet ir tā. Tā ģitāra, tad akustiskā, tā ir mana pirmā ģitāra, kura tika ar dubļiem sasmērēta, un viņa tāda arī palika. Joprojām laikam sasmērēta, tā arī ir. Redzi, šeit ir kadri jau pēc tam, kad jau ir noputējušas, tā kā, viņas noziedējušas pēc 2 nedēļām vai kaut kā tā filmē, Lūk, un te jau tā padomāts, protams, viņš tāds gaišs par Latgali un tur viss, un šeit mēs taisījām meiteņu atlasi, un šī meitene man ļoti patīk. Tieši laikam tie viņas mati bija tā, es starp citu no tām visām kandidatūrām, kas tika atsūtītas kaut kādas 16 vai 18, man apmēram nebija variantu, ka es tomēr sapratu, ka šī man visvairāk patīk.
Kas viņam bija jāizdara, tā kā jāiesūta bilde vienkārši? Vai Jā, bilde un kaut kāds laikam aprakstīns, jā, ka viņi grib filmēties vai kāpēc viņi gribētu un tam līdzīgi, jā. Viss, un šeit jau, jā. Un pēc tam, man liekas, es tikai vienreiz viņu pāris reizes dzīvē esmu redzējis. Neesam vairs tā nekad arī runājuši vai vēl kaut ko, bet... Nu, lūk tā, ka jā, tas klips ir tepat tagad pie Rogovkas filmēts, jā, kur es tagad dzīvoju, un turpat arī viss ir tā, ka tie tīrumi lauki, un šitas jau tāds, jā, atkal pārmetumus, ka pārāk atkal tur pozitīvs un gaišs, nu, tu saproti, tu nekad nebūsi nevienam labs, jā, tur vienmēr būs, kam patīk, un uzreiz, un kas tur kāds sakars atkal tur apmēram, un ko jūs tur, un atkal māla podi, un viss neko jūs tik nevarat parādīt, un tu liekas, nu, zināt, tad, ka jūs klusētu vienkārši, jā, un labāk neko nerakstat, vai nu rakstiet pozitīvu, vai nu nerakstat neko apmēram, tāda man tā sajūta parasti ir. Tāpēc es teiksim godīgi, jā, tas atkal no tā viedokļa man citreiz, lai nebojāt vai vēl kaut ko, ja man kaut kas tā tur nepatīk vai vēl kaut ko, nu, es varbūt pat nerakstu, ka nedrīkst cilvēkam acīs to vēlmi darboties. Nu, jā, neapšaubām tur pašlaik preturnīgākā persona ir Konors Migla, kur es saprotu, atkal viņš ir nobanots uz mēnesi laikam un tam līdzīgi un vēl kaut ko. Bet, nu, principā, jā, nu, kamēr neiet galīgās kaut kādās, nu, galējībās vai nujībās, nu, vai nu labi, vai nu tad tāda, nu, varbūt nedaudz ieteikums, kritika, ka varētu, bet, nu, rēķini par klipu to gandrīz ir, tu vari it kā tā kā izteikt, jā, bet, nu, pat, ja pateiks, oi, tur tie kadri nav labi, nu, es taču viņus neiešu tagad baigi tur labot vai vēl kaut ko, ja viss ir izdots, jā. Teiksim, jā, par pēdējo Skyforger dziesmu, ka tur esot tas moments, kur tur stabiles vajadzētu ielikt, ka tur 20 sekundes patukši izklausās, jā. Nu, tas tā ir, no vienas puses jāiesaka, no otras puses, nē, nu, bet varbūt klāja negatīvs nevajadzētu, jā, tas man laikam tā vairāk novāc. Nē, nu, tur vispār, manuprāt, tērēt savu laiku, lai tu rakstītu kaut kādus negatīvus komentārus, da jebkādā vietā, tur vai Delfos, vai YouTube, vai visur tā ir kaut kāda zemāka, nezinu, eksistēšanas forma. Nu, kāpēc tērēt savu laiku tādām lietām, es nezinu, bet labi, katram savs laiks ir citā vērtība, bet jā, šis klips, nu, es nezinu, par ko tur arī baigi piesieties, nu, tā kā tēmai atbilstoši arī diezgan klasisks, tur, protams, cik dziļš tas stāsts tur apakšā ir, tas arī var teikt, ka tur stāsts ir, domājot, paši jums neteikšu, un cipa izlikties, ka tur kaut kas ir, bet jā, kamēr vien tas, teiksim, nav klasiskais variants, kurā, kā jau teici, grupa iekapa angārā un tur meitene skrien pa mežu vienkārši, tad, manuprāt, ir ok tīri. Jā, jo tieši no tā aspekta, jā, ka šeit ir atkal tā par satikšanos, par vēl kaut ko, par piepildītām, nepiepildītām cerībām, ko parāda atkal tāda sīkuma, kas it kā dzīvo tās pašas pienenes, jā, kad viņas plaukst, un kad tas varbūt viss iet uz beigām, un tāpat brīdī man tas dod stimulu, un es sataisu galu galā to trauku, un galu galā satieku, tā ka, jā, tas ir pat pozitīvi, jā, es teikšu pat pozitīvi. Nu jā, un tad nonākam pie uz šo brīdi pēdējā klipa, dziesma Ceļš, jau no pēdējā albuma Napaseitinots, izlaista 16. gadā, un šis jau tāds nosacīti varbūt stila ziņā kaut kāds varētu būt turpinājums, nekas nav najaušs, nu, līdzīgās kaut kādās noskaņās. Te arī atkal ir tas variants, kur es tā kā skatos un es mēģinu saprast, kāds tur ir tas stāsts apakšā, lai viņš tur vispār ir. bet varbūt arī pastāstīt. Visu stāstu nosaka viens, jā, kā vismaz prieks bija, jā, tur laikam komentos vai kaut kas tur, kaut kāds viens vai divi, tā kā apmēram saprata visu tā, tad visu stāstu nosaka mazais puišelis, kurš uz ceļa mēģina apstādināt mašīnu un es neapstājos. Tas bija, starp citu, mans ierosinājums, jo vienkārši sākumā bija viss, ka jā, notiks darbība mešs un tā tālāk, bet es domāju, nu, ka vajag kaut kādu ievadu. Kāpēc iespējams iebraucu mežā vai kaut ko, jā, ka tas ir nelabais, kas mani tur ievada vai vēl kaut ko. Un jā, tā es tieši Mareks bija līdzi, tā mēs Mareku nolikām uz ceļš, pa kuru es tagad braucu uz savu darba vietu, uz Kaunatas skolu. Un
un es viņam brutāli pabraucu garām. Tad notiek laikam prāta aptumsums. Un šeit bija vienkārši atkal tāda doma kaut kādu ekšanu parādīt. Atkal tāds, brīžiem es protu, kāpēc, kas tur tas nav skaidrs, bet vienkārši pafilmēties, pakustēties, patrenēties, un tā tas arī ir. Jo rekur šeit es vairākas reizes kritu, un tad šeit es tomēr beidzot arī sasitu to uzaci normāli tā, ka pat tāds asins ieplūdā nedaudz sāka. Jā, tad tas Edgars atrada turpat kaut kur tālāk kilometrus 10 atrada fermu, bijušās fermas. Tur tā kaut kā tika izdomāts, un pats trakākais ir, zini kas, ka laikam uz tām fermām mēs braucām citā dienā, un nebija paredzēts šitas sniegs. Un mēs aizbraucām, un tagad stulbi sniegs, un viss pārējais, un kā tagad darīt. Un, bungas tur tā kā var samērt un tam līdzīgi, bet, riskējām, viņš bija kaut kā uguni tur paņēmis, benzīnu vēl kaut ko sataisīs un tam līdzīgi. Un tā, ka, tas man tā kā ļoti patika no tā viedokļa, skan mūzika, mēs spēlējam, un reāls sniegs, kas varbūt citam pat, bija variants, domāju, ka nav tā, ka speciāli ir tā, ka domāts sataisīts vienkārši sniedziņš, bet nē. Viņš dabiski krita un pat, es saku, varbūt viņam pat nevajadzēja, jo skaidrs ir bail par instrumentiem un tam līdzīgi, bet, gājām uz visu banku vienkārši no tā viedokļa, jā. Un laikam grupu visvairāk likām jau tā kopējā spiediena dēļ, jo, atkal, zini, klips visur viņu nav, viņi tā kā piespēlē kaut ko, un tā kā sajūta visu laiku, tā kā principā, ka Soļņīgs ir, kā solo projekts, un tad šoreiz tā kā sarunājām, ka varētu būt arī kā puišus pielikt klāt. Jā, viņi arī piekrita, un tā kā, šeit ir rēciens, viss, viss kā vajag, fuj. Tas ir, šitas absolūti klasisks skats, es tādu pat piekristu arī ar 5 kamerām, tikai, kā saka, no dažādiem šitiem skatiem, ja filmētu, un arī būtu ideāli, manuprāt, pamainīt tur rakursus un viss. Es tiešām gribētu vienu banālu engārā un viss, un kaut kādu tā, ka jāsaraksta kāda dziesma. Šeit mēs arī ekspromptam tā kā izdomājam, un šitas čakars tāds, ka čeks piebrauc un reāli uzmet mani. Tā kā runājam, nevarējām izdomāt, kā vai viņam laist mani iekšā vai ne, un tad čeks tomēr brauc, un vēl tas, tu redzēji, tas skats, kad viņš sēž, kam, tā kā iekšā, un cipa tāds parāda mana tā, un aizbrauc. Es reāli biju domājis, ka es tomēr laikam iesēdīšos iekšā, un tā kā atriebība par Mareku nāca man arī atpakaļ, tad, kad izlīda no meža. Jā, protams, tā paskriešana viss, man jau tāds ekšins ir, protams, es saku, neesmu līdz galam sapratis, vai es varētu būt aktieris, bet, pieņemot, ka viņam tā patur tos sīpolus, varbūt zem acīm pabāšu vai vēl kaut ko, ka viņi tur kādreiz raut vai vēl kaut ko, gan jau es varētu, domāju, notēlot, cēšu kaut kādus depresīvās personas, tas jau man vajadzētu pat labi sanākt. Kaut kādus klaiņojošos vientuļniekus, kas stāv jūras krastā, skatās tālumā un tad nolec. Tās būtu manas tā kā mīļākās lomas. Šis principā atbilst tikko visiem ķekšiem, ko es nosaucu skriešana pa mežu, ir iekapāšana angārā vai fermā arī ir. Tā kā es izpildījis, kā saka, standarta kotleti. Bet starp citu tieši šis te bija klips, kas man vispār radīja ideju šai sērijai, pat konkrēti nevis visi klips, bet kaut kāds YouTube, man liekas, bija promo video tam tavam pēdējiem albumam, kurā bija tie kadri, un tad es tā pabrīnījos, ka tā kā pagājus tā kā reāli esat filmējušies, tā kā tik kvalitatīvi kaut kur, un tāpēc sāku rakties, un arī parādījās šī ideja, bet, protams, veidojas ļoti loģisks un provokatīvs jautājums par nākotni, vai mēs vēl varam sagaidīt kādu videoklipu no tevis turpmāk? Tagad jau tikai noteikti ar telefonu vai dzējas teksta vai dziesmas teksta video, tas jau būtu laikam reālākais, ko varētu
sagaidīt. Par gaismu ir vienkārši dziesma vai ir lirikas video vai nav nekā? Man liekas, ir vienkārši video. Ar manu bildīti, jā, vienkārši. Jā. Mums te ir jāpiestrādā, jā, bet nu vajag kaut kādu dziesmu, vajag kaut kādu. Vajag dziesmu normāli ierakstīt, un tad vajag, jā, kaut ko atbilstoši. Bet, nu, es saku, trakākais ir, nu, būsim atkal tā vai tā, tas ir, kā saka, tirgotājiem vienmēr būs par lētu, pircējiem vienmēr būs par dārgu, jā, tā, ka tas ir atkal baigi jārunā vai no tādiem reāli paziņām, vai vēl kaut ko, kas ir tāds, kas ir gatavi vienkārši, nu, vismaz kaut kā atbalstīt, kur tu mazākiem līdzekļiem. Jo mani pat, nu, pārsteidzas, protams, varbūt tā paviršies uz skaties, protams, mēģināšu pēc tam atvainoties, ja es būšu aizvainojis viņus, bet arī, manuprāt, pēdēji Judas Priest klipi ir absolūti sajūta, ka ar pāris kamerām tur pie krūmiem filmēti Crown of Thorns vai vēl kaut ko, kas man nenormāli patīk dziesmu, bet man tādu laikam bija sajūta, ka tur ka pat tādas grupas nevienmēr ieliekas tagad klipos un ka tur tie kadru skaidrība nav nemaz tik, varbūt, es saku, ne tajā kvalitātē, skainējos. Negribu aizvanot, jo Judas Priest ir viena no manā visu laiku mīļākajām grupām, protams, bet, nu, ir redzams, kuri tomēr baigi piestrādā pie kaut kādiem sīkumiem un ir, kur vienkārši jāsajūta, ka, nu, lai nebūtu jāliek to varbūt lirikas video, ka vienkārši nofilmēs angārā un visu. Bet jā, angāra ideja joprojām pastāv, jo bija vēl vienam klipam domāts, un tur es pat nezinu, kāpēc mēs nolažām, bija domāts uz servisa jumta stabili taisīt trešo gabalu šito, kā viņš saucās, otrais gabals pēc sātas. Nekas nav. Nē, starp trešo gabals, kas man bija. Nē, ar azarim jorunāja azaru valodā. Tas ir pirms sātas. Tas ir pirmā dziesma albumā, Dieva apredzēja. Kā viņa saucās? Nu, es nezinu, vai tā izrunās, bet Dieva apredzēja. Jā, Dieva apredzēja, jā, tam mēs bijām domājuši. Bet es pat nezinu, kur es nobremzēju, vai kāpēc mēs nobremzējam, vai operatoru kaut kas nesanāca, jā, bija domāts uz servisa jumta. Pat bija servis laikam sarunāts jau Rēzeknē. Vienkārši. Nu tā, ka jā, nav ko tur liekuļot cerību maska, kādreiz kaut kas vēl iznāks, bet tā kā jāpabeidz vienmēr uz pozitīvas notis, tad, dārgie klausītāji un skatītāji, cerēsim un atbalstīsim ar domām, lūkšanām un signālu sūtīšanām, ka Inga darbojies un lai viss notiek. Nē, no mazums, ko no tevis tur sagaidīsim, ja varbūt izlien ārā pēkšņi kāda negaidīta tostera bleka dziesma, tad jau tur ar kartupeli var filmēt un viss tā kā būtu pilnībā atbilstoši. Jā. Tur jau kaut kāda švīkas palaist vai maksimāli vakara tumsā vienkārši. Starp citu, kāpēc gan ne tādu? Nu, zinu tikai, ka silueti redzi, bet tas būtu pat laikam normāli. Varbūt nedārgi, pat tas būtu vienkārši jāatrod ar telefonu, jā, no vairākiem rakursiem. Meža malā pastāv džeks un viss vajag tikai kādu tādu gabalu. Un viss, nu. Ok. Un tad bija forši iziet cauri visam šim te atmiņu ceļojumam. Paldies, ka padalījies. Un noteikti cerēsim, ka ceļš vēl nebija pēdējais un ceļš aizvadīs uz kaut kurieni. Kā saka, aiziet varbūt ar tādu kārtīgu sprādzienu, vai tas būs pikseļot švīkains 144p video, kā no 2006. Gadā, vai varbūt superkrūts Hollywoodas productions, nezinu, Prevetnes Pilskalnā. Redzēsim, bet, protams, novēlam visu to labāko un paldies, ka atnāci padalies ar šo. Paldies tev, paldies. Un tā visiem. Davai, čau. Tā.